Labdien, Auni, Maija taro prognoze. Auni tādi stabili, mierīgi un sakoncentrēti šajā maija mēnesī. Laikam vairāk būs izslēgusies vēlme baudīt apkārtni, baudīt zemi, baudīt savu dārziņu, būt vairāk pie dabas, un tas nesīs savā ziņā tādu mieru, sakārtotību, apgarotību, un vēlēšanos mazliet ilgāk pakavēties ar varbūt tuviem cilvēkiem, pakavēties pie savas skaistuma kopšanas, pakavēties jebkurā, jo šī ir ļoti nesteidzīga kārts, un Auniem dažiem tiem, kam liekas, ka dzīve rit ļoti, ļoti ātri, šis mēnesis varētu būt maķenīt lēnāks, bet tad mēģiniet to izbaudīt šo lēno, mierīgo, sakārtoto vidi. Šī ir ļoti sievišķīga kārts, kas nozīmē, ka sievietēm acīm redzot būs prieks un gandarījums iepirkt kaut ko jaunu, kādas jaunas drēbes, skaistas lietas, darboties ap skaistumu kopšanu. Tāda ļoti, ļoti auglīga, bet mazliet nesteidzīgs mēnesis. Darbā skatīsimies, vai darbs jums ļaus tā gausi un nesteidzīgi, mierīgi strādāt. Darbs. Jā, darbā arī, teiksim, tāda diezgan pauzēta situācija. Tas nozīmē, vai nu jūs mērķtiecīgi būsiet izvēlējušies atvaļinājumu vai brīvus brīžus, vai daudz brīvdienas mums galu galā maijā ir. Iespējams, ka tas pat mazliet tā kā kaitinās, kas būs par ilgu dažam labam Aunam, un liksies, ka nekas jau īsti nenotiek, un tā jau pie naudas netiks, un darbs uz priekšu neies. Tātad arī darba jomā es ieteiktu Auniem būt pacietīgiem, jo pakārtais liecina par situācijām, kurām jūs vienkārši vajadzētu paiet no savas ikdienas rutīnas darba, no savas attieksmes pret darbu vai skatījumu, kā jūs pelnat naudu uz jūsu profesionālo jomu, un paraudzīties, varbūt kaut kas ir savādāk darāms, varbūt kaut kas pamaināms, varbūt, ka vispār šī joma pašlaik ir jau tāda, kas jau man gribas jau vairāk būt prom nekā klātienē. Tātad mierīgs mēnesis darbā, ar apceri, ar vērtēšanu, ar apskatīšanos uz citiem situācijām, citiem piedāvājumiem, kā es izskatos, kā būtu, ja es darītu arī kaut ko savādāku, tad bez steigas un ar apceri. Privātā dzīve Auniem. Privātā dzīve sola jauninājums, jaunu iedvesmu, jaunu darbošanos. Ģimenē vai tiem cilvēkiem, kas ir jau laulībā, šī kārts var saistīties arī ar kaut kādiem jauniem tēriņiem, pirkumiem, mājas uzlabošanu, iekārtošanu, atkal atgriežos pie dārza iekārtošanas vai pie domas par to, kā mēs varētu izmantot savus resursus. Un tad es gribētu teikt, ir tāds pirmkārtām labā ziņa ir tas, ka laulībā ir resursi, tas vienmēr arī uzlabo attiecības, jo mums ir par ko runāt, mums ir ar ko kopā būt un par ko kopā būt. Tad šī ir kārts, kas aicina jūs iespējams pie datoriem un izlēmt kādu ceļojumu, atkal kopīgu, interesantu, vienojošu, un tas ir arī ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi nevis jaunām attiecībām, bet tie esošām attiecībām, kā arī jaunajām, protams. Savukārt tiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts sola atkal jaunu, iedvesmojošu iepazīšanos, reālu, ilgtermiņu iepazīšanos, bet faktiski arī dūzes vienmēr saka, tev ir jāpiedalās, tev ir jābūt aktīvam, tev ir jāiesaistās, tev ir galu galā jāiet uz randiņiem, tev ir jāizaicina uz kafiju, iespējams, ka jāpatērē kādas naudas gabaliņš, un tad tas nesīs patiešām labus panākumus. Tā kā pilnīgi noteikti iesaku tiem Auniem, kas meklē attiecības, tā kā aktivizēties. Un padoms, jā. Tu uztur sevi labā fiziskā formā, esi aktīvs, tik aktīvs, cik tu pats gribi būt, tas, kas rada tavu prieku, kas rada tavu kaisli, kas rada tavu varēšanu, un ja arī dzīves situācijas neļauj tik ļoti ātri darboties, tad zini, ka tu vienmēr esi labā fiziskā formā, un tad, kad dzīve palaidīs savu vaļā tos vārtus, attaisīs starta līniju, tad tu varēsi skriet pilnā jaudā. Manuprāt, lielisks mēnesis, varbūt mazliet tā kā ne tik ātrs, kā Auni vēlētos, bet visam savs laiks. Uz tikšanos atkal.